Un tā, mīļotie, es gribu padalīties ar Dievu gudrībām, ko Dievs man ir devis, kā mēs varam izlūgties un dabūt vēlamo rezultātu lūgšanas reizē, lai tās nebūtu tukšas lūgšanas, lai tās būtu piepildītas ar atklāsmēm, ar Dieva atbildi. Un es lasīšu Jesajas pravieša 68. nodaļas 2. pantu, jo mana roka visas šīs lietas radījusi, un tā visas tās cēlušās, saka tas kungs, bet uz to es skatīšos, proti uz nabagu un kam sagrauz gars, un kas priekš mana vārda dreb. Tad redziet, ne uz visiem viņš lūkosies, bet kas ir ar sagraustu sirdi, sagrauz gars, tas nozīmē nevis tāds lepns gars vai kaut kāds pašapmierināts, bet sagrauz gars, kas meklē kungu, un kas dreb priekš viņa vārda, jo viņa vārds ir viņa mācība. Tāpat tās, kā raksta 2. Jāņa vēstulē, kas nepastāv šī mācībā, tam nav ne tēva, ne dēla. Un šo mācību ir jālasa, viņi ir jāpēta un jādreb. Mēs nedrīkstam paši patvaļīgi izmainīt šos rakstus, kā Pāvils teica Galatiešiem 1. nodaļā, ja kāds pat atnāk kā eņģelis no debesīm un izmaina šos rakstus, tad viņš ir nolādēts anafema viņam. Tāpēc mums ir jādreb. Viņš arī Pāvils teica vienā vēstulē 1. korintiešiem, ka viņš nāca, viņam bija Dieva bailes, dievbijība, un tas ir gars. Dievbijības gars ir, ja vēstule 28, ja nemaldos, tur ir rakstīts, ka Dievs dod bības garu, dievbijības gars, mums ir svētais gars, ja mēs lūdzam, mums ir svētais gars blakām, ja mēs ticam, bet mēs viņam, ja prasam ienāc iekš mums, tad viņš ienāk iekš mums, un mums viņš ir jālūdz, viņš ir kā džentelmenis, ienāc iekš manis, svētais gars, dod man, kungs, šo drebēšanu, šīs bailes, šo svētā gara dāvanu, dievbijības garu. Un tad, kad mēs to visu tā lūdzam, tad mēs varam vēl palasīt tādu vietu, kas mūs stiprinās ticībā par šo brēkšanu un raudāšanu, 23. Lūkas evaņģēlī. Bet liels ļaužu un sievu pulks viņam gāja pakaļ, un tās viņu žēloja un apraudāja. Bet Jēzus uz tām atgriezās un sacīja, jūs, Jeruzālemes meitas, neraudāt par mani, bet raudāt pašas par sevi un par saviem bērniem. Tas nav domāts tikai kā tāds īslaicīgs fragments no viņa vēstures, no šī grūtā Golgātas ceļa, bet tas ir pavēles formā izteikts brīdinājums, kad, lai mēs nevis vienkārši tā palūdzam ar vēsu prātu un tā ceram kaut ko, bet kad mums ir jāraud par sevīm, lai mēs izglābtos, un arī par saviem bērniem jāraud. Tas ir jānonāk tādā stāvoklī, tā kā Jēzus Kristus nonāca tādā stāvoklī. Un tas ir rakstīts vēstulē ebrejiem, kādā stāvoklī viņš lūdza Dievu. Tas ir 5. nodaļā. 5. nodaļā ir rakstīts, kad 7. pants, šis Kristus savās miesas dienās, vispārīgi, lūgšanas un aizlūgšanas ar stipru brēkšanu un asarām ir upurējis tam, kas viņu no nāves var izglābt. Tātad tas ir upuris. Tas ir upuris, kad mēs atrodam laiku un brēcam par saviem bērniem, par sevi, par savu valsti, kad mēs brēcam, nevis tā vienkārši lūdzam ar vēsu prātu, nu, Dieviņ, kāds cits saka, Dieviņ, tur palīdz un tā tālāk. Nu, viņš jau tāpat nepalīdz. Bet vai jūs esat lūguši ar asarām, vai jūs esat izpildījuši Dievu vārdu un pastāvējuši iekš tās mācības, vai jūs esat atraduši to mācību, kas te ir rakstīts jaunā derībā? Un tāpēc viņš Dievu turēja godā. Un tātad Jēzus Kristus mums ir piemērs. Jēzus Kristus mums ir piemērs kam? Jēzus Kristus mums ir piemērs tam, kā mums ir jālūdz Dievs, jo viņš visām mums ir piemērs. Un viņš, Jēkabs, viņa miesīgais brālis, ja nemaldos, viņš saka tā, 4. nodaļā, arī tas ir pavēles formā. Nāciet tuvu pie Dieva, tad viņš nāks tuvu pie jums, šķīstiet rokas jūs grēcinieki un dariet sirdi šķīsti, jūs divprātīgie. Esiet bēdīgi un noskumuši un raudāt. Jūsu smieklē pārvēršas par vaidiem un jūsu līksmība par skumību. Pazemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Tā kā mēs redzam, ir vecā derībā, ir jaunā, ir krituši uz savu vaigu, pazemojušies Dievu priekšā, neskatoties, ko tie apkārtējie tur teiks, ko viņi domās, un brēkuši.
un brēkuši un lūguši, nevis vienkārši tā formāli, bet ar sirdi brēkuši un izpildījuši Dievu gribu piedot, un mums piedod mūsu bērniem, piedod, mēs izsūdzam savus grēkus, to mēs esam darījuši, piedod mums. Bet to var darīt svētais gars, un tāpēc ieaicināsim svēto garu iekšā, jo viņš ir dievbības gars, kā šeit rakstīts Jākaba vēstule 28, kad dodi svētais gars man šo dievbības garu, ienāc ar visām svētā gara dāvanām iekš manis debes tēvs. Es esmu nožēlojams grēcinieks, bet tu, kungs, atpestī manu dvēseli, atpestī manus bērnus, kungs, apgaismo mani ar savu gudrības atklāsmes garu, ar savām gara dāvanām. Nāc ar visām gara dāvanām iekš manis, kungs, es vēlos, lai tu mani mācītu, lai tu caur mani citus mācītu. Debes tēvs, dod man šo brēkšanu, dod man šīs pareizās lūkšanas, un esiet svētīti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, esiet brīvi un saņemiet svēto garu, lūdziet ticībā, un viņš taps dots. Ceriet tikai uz to kungu, jo teica, kas cer uz cilvēkiem, ir kā tāds bezprāts. Ceriet uz kungu, un viņš ir žēlastīgs, un viņš ir mīlīgs Dievs, mūsu kungs, Jēzus Kristus, viņam visa vara ir dota tagad debesīs un virs zemes, lai slava tēvam, āmen.